Mācījos Vecsolas 8-gadīgajā skolā un mazliet jau sportoju pa mājām ar brāli, tur bumbiņu mētājām un tādas lietas, akmeņus upē mēģinājām pārmest pāri. Un 6. klasē mācoties uz skolu pie mums atbrauca viena skolotāja no Murjāņiem un aģitēja, jeb aicināja, kā toreiz saka, braukt mācīties uz Murjāņiem tos, kas grib sportot. Un tā es 13 gadu vecumā sakrāvāju somiņu un aizbraucu. 6. klase gāju uz beigām jau aprīlī kaut kur 66. gadā. Jā. Un no tā es saslimu un tā visu mūžu. Un Murjāņus ir beiguši arī abi mani dēli. Tagad mazbērni gan nemācās Murjāņos, bet visi sporto. Tā kā man liels prieks, kad es viņus esmu saindējis ar to sporta sērgu. Es gan visiem vienmēr saku, ka sports ir tas, kas sabendē veselību, bet tas tā pēdiņās. Sports ir tāda lieta, kas disciplinē. Un ja ir treniņš vai ir sacensības, tad tas ir zināms, ir grafiks, ir kalendārs un tur ir jābūt. Tagad, piemēram, visu ziemu, katru piektdienas vakaru mēs braucam uz Ķekavu skatīties, kā mazdēls spēlē florbolu. Jā. Tā kā tas arī disciplinē. Man ir bijis tā iespēja strādāt gan pirms pirmās reformas, gan tagad arī pēc otrās reformas, un arī Bauskas rajonā, un pēc tam no 94. gada es jau biju Vecumnieku pagasta padomes priekšsēdētājs, pēc tam izveidojām Vecumnieku novadu. Un katru gadu ir kaut kādi labi darbi, un tie labie darbi var būt nevis tas, kas man patīk, bet ko cilvēki novērtē un uzskata, ka tas ir derīgs, ja izdevies pasākums. Un pēc tam jau neviens vairs nerēķina, kas tur to organizēja, kas tur būvēja, kas to veicināja, bet fakts kā tāds. Piemēram, izveidojām pansionātu, izveidojām mūzikas mākslas skolu, izveidojām sporta skolu, un tas viss šodien ir tāda nepieciešama ikdiena, un kad tas viss darbojās, tas ir tas lielākais gandarījums. Ja runājam par infrastruktūru, tad tas trakākais, jeb sliktākais, kas šobrīd ir, nav normālā stadiona Vecumniekos. Tad, kad izveidojam Vecumnieku novadu, mēs centāmies vispirms attīstīt tālākos pagastus un tajos sakārtot visas lietas. Un Vecumnieki bija lielākais ciems, un tie objekti bija visdārgākie, un vienkārši finansiāli tajā brīdī nevarējām. Šobrīd top Vecumnieku vidusskolas piebūve, tad, kad tā būs pabeigta, tad acīm redzot ķersimies klāt pie normāla stadiona. Tāda īsta brīva laika jau nemaz nav, jo man visu laiku ir bijusi saimniecība. Lielāka, mazāka, savulaik bija pat lopi un labību sēju un audzēju un kāpostus es audzējis. Bet pēdējos 20 gadus es audzēju lielogu dzērvenes un krummelens. Man ir nodibināta bioloģiskā saimniecība. Un viss brīvais laiks paiet purvā, kā es tagad saku. Ja man kaut kur man nevar atrast, tad visi zina, kad es esmu purvā. Nav man tā dabā īsti sēdēt mierā. Man vienmēr gribas kaut ko darīt, kustēties un varbūt pēdējā laikā ne pārāk ātri skriet, bet visu laiku būt kustībā. Un ieņemt tādu aktīvu dzīves pozīciju. Tas ir arī gan darbs. Es jau tagad sen varētu mierīgi atpūsties kā pensionārs, jā, bet man ir kaut kāds dzinulis un tie ir arī bērni un mazbērni, kuriem varbūt tas laiks tiek mazāk veltīts, bet tajās domās un tais darbos it kā tas arī priekš viņiem.